es sāku trešdienā, tu uzsēties, un es svētdienā biju mājās. Sveiki! Kas ar te? Kas ar te? Čau, Andri! Čau, wow! Kāds prieks tevi redzēt, draugs! Prieks, apusēji! Negaidīju mani te, ne? Es zinu, kā mani tā, ka dažkārt patīk būt vienam, bet dažkārt man patīk braukt un aizvest no punkta A uz punkta B cilvēkus, parunāties, uzzināt, kas viņiem patīk un kāpēc nepastāstīt par kādu jaunu feinu vietu, kas ir tepat netāli, ja tev patīk tāda lounge, bāra atmosfēra, kur nav daudz cilvēku, laba mūzika. Neviens nenāk klāt, nesaka, kā šēr! Braucām, gribu redzēt. Kā tev ir māksla, tev ir darbs vai māksla, tev ir dzīvesveids? Māksla ir gan darbs, un māksla ir gan dzīvesveids. Tas visu kopā tādā vienā juklī. Es īstenībā dzīvoju savā hobijā, varētu tā teikt. Tu esi laimīgs cilvēks. Man patīk tas, kas dara. Pietiek laika visam? Nepietiek. Gribētos jau vairāk tā laika, bet tāpēc es ceļos agrāk, un es esmu sapratis, šitas baiga labais triks. Vienkārši, ja tu gribi vairāk izdarīt, vienkārši piecelies agrāk. Un tajos 5 ir grūti piecelties, bet, kad tu piecelies, un līdz 9-10 tu esi izdarījis lielāko daļu savu darbu, tad vienkārši ir brīva diena, tu vairs nezini, kā iztērēt tās stundas. Tu arī man uzbūrt savu ideālo dienu ar ideālo vakaru. Tā ideālā diena noteikti sāktos ar to, ka es atslēdzos, telefonu sāku ar to, ka telefonu es atslēdzos no visas sociālā, ielieku lidmašīnas režīmā, un man neviens vienkārši netraucē. Ideālā diena sākās ar foršām brokastīm, uzliek mūziku, mājās skaļo kaut ko padejoju, pačaloju, kaut kas esmu pats ar sevi. Un man īstenībā patīk iekāpt mašīnā, un bieži vien tas ir vienam. Patīk iekāpt mašīnā un aizbraukt, teiksim, kaut kur aizbraukt līdz kaut kādā jūrā, ar savu sunu pastaigāt kaut kur apkārt. Jā. Un vakars ir kopā ar saviem draugiem, ar savu ģimeni, kaut kāds vakariņas, kaut kas šitāds, šitāds varētu būt. Patiesībā, nekas neiespējams. Nekas neiespējams. Īstenībā diezgan nekas basic lietas. Kas notiek, ja beidzās internets? Kas ir to notiek? Kas beidzās internets? Kaspars smaida. Es smaidu reāli. Daudz brīva laika? Jā, jo es tagad biju Kirgistānā ar zirgiem jāt, un tur bija, mēs bijām kalnos, kur vispār nebija interneta. Jā. Un tas bija vienkārši, 5 dienas tu esi vispār off. Jā. Un pēc tam, kad tev ir jāieslēdz, tas telefons ir tāds bāts, mēs visi saskatāmies, tā negribās ieslēgt, un tu viņu ieslēdz, un ir pam, ting, ding, 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 un tas uzreiz tā trauksmi tev, tā kā, ak, Dievs, un sākās tā... Tur jāpārvar, jo sākumā ir grūti, ka tu esi izslēdzis, ka tev nav, tu lai gribās skatīties. Kaut ko muģināt rokās gribas. Jā, un tad tu tiec pāri, tā kā tādām lomkām. Jā, un tad tu tiec pāri, un tu liekas, bāc, tu tik daudz brīvā laika, bāc, ko vēl paskatīsimies uz kalniem, paskatīsimies uz zirgiem, paskatīsimies to, izdarīsim to. Kā tu atpūties? Zini kā, kādreiz es biju ballīšu karalis. Sensenos laikos, kad man bija 18 gadu, un es atnācu no Talsiem uz Rīgu dzīvot. Man arī visenībā bija tāda tā kā devīze. Cilvēki vienmēr, kur es ierados, visi saka, oreku ballīšu karalis ieradies. Jo bija tā, kad es sāku trešdienā, tu uzsēties, un es svētdienā biju mājās. Bet es negāju tur tā, piedzerties, bet es gāju reāli ar konkrētu mērķi izdejoties. Jā. Un tad tas man bija tas veids, kā es atpūtos. Un man bija tā, ka tā draudzene Jāna, un mums bija tā, ka mēs ejam iekšā, atveram durvis un pat taisno uz deju laukumu vienkārši un maucam entās stundas, pilnīgi slapi izejam ārā. Mums beigās jau bija tāds drives pēc iespējas vairāk cilvēks, tad mums pulcināt, un tad bija tāds aplis ar cilvēkiem mums apkārt, un mēs pa vidu. Un tad mēs kārtīgi vienkārši maucām augšā, lejā, dejoju šitā, tā, špagatā. Tu ar špagatu? Kaut ko es tur centos tajos laikos, bet tagad pēdējos gados nav tā, gribētos tā aiziet un kārtīgi izdejoties, jo tā izdejošanās arī baigi daudz, tā kā palīdz to visu stresu atbrīvot. Tad tagad man ir vairāk tāds, kopš esmu kļūst tāda publiskāka persona. Jā. Tu jau vairs tā nevar iziet ārā uz klubiņu, uzreiz ir iekšā TikTokā, Instagramā, storiju šitādi, storiju tādi. Bet tu esi tāds cilvēks, kuram patīk aiziet arī, piemēram, vienam pašam uz kādu bāru, kur, pabūt ar sevi, vienkārši pavērot cilvēks, nezinu, atpūsties, vai tev vienmēr gribās būt apritē, lai apkārt ir draugi un kustība.
Tā kā es aizbraucu ceļojumos, un bieži vien es aizbraucu arī viens, man patīk pabūt vienam, tad man ļoti patīk vienam aiziet nepazīstamā vidē uz bāru, pasūtīt kaut kādu dzērienu, vienkārši vērot cilvēks, būt pašam ar sevi. Man vēl ir tāda tā kā grāmatiņa, un tad bieži vien es tur varu pavadīt entās stundas, un tad es kaut ko rakstu, kaut kāds savas domas, pabūt ar sevi, tā kā nosvinēt sevi. Es bieži vien paceļu arī glāzi par sevi, pats par galvu, par pieru saskandīt. Nosvinēt sevi. Tas ir ārpus Latvijas. Kaut kā līdz ko es aizēju Latvijā kaut kur, tad jau atkal agrāk vēl sadies draugs, jā. Ko tu te viens, kas tad, krīze mājās, šitie visi jautā. Bet kā šīt, spilgtākā atmiņa bez tā, ko tikko stāstīja, kaut kā tev no kāda bāra, no deizāles? Man bija tāds spilgtākā, kas man ir saistībā ar tādu tusiņu, īstenībā bija jau bērnībā ar Olgas Reitskas šīm tad izsanītēm. Un es atcerēšos vienmēr, tas ir viens no spilgtākajiem vispār maniem kaut kādiem sākumiem. Pirmā reize, kad es uzkāpu uz skatuves, un tas bija Olgas izsanītē, Rojā, Zvejnieksvētkos. Un Olga dejo, visu, un viņa aicina uz skatuves 5 cilvēkus, kuri grib tā kā nopelnīt čipšu paku. Tas čipšu, liekas, toreiz. Neko, es kaut kā pacēlu ātrumā to roku, man likās, brāvins, ko es izdarīju. Un viņi man uzaicina uz skatuves un uzliek mūziku, man jādejot. Un tad es arī tur ritīgi izdejojos. Tā tāda pirmā balīja, ko es atceros, kas bija tādā jaunības gados, nezinu, cik man bija 11 kaut kādu gadu. Kašer, prieks bija tev parunāt. Milzīgs paldies. Tiekamies balītē. Tiekamies balītē. Čau, foršs diena tev.